2 minūtes un 14 sekundes pēc pirmā seismiskā notikuma notiek otrs notikums, kura stiprums ir 4,2 pēc Richtera skalas, kas ir 250 reizes spēcīgāks par pirmo, un tas tiek reģistrēts seismogrāfos visā Ziemeļeiropā un tiek konstatēts pat tāvajā Aļaskā. Šis otrais sprādziens ir pielīdzināms gandrīz 3 tonnām trotila. Pirmais notikums ir ķīmiska reakcija, bet tā nav pēdējā ķīmiskā reakcija, kas atņems dzīvību jūrniekiem uz Kurskas. Šī ir saīsināta šī video versija. Ja vēlaties redzēt pilno video, es atstāšu saiti šeit augšā. Kurska ir pabeigta un nolaista ūdenī 1994. gadā. To Krievijas jūras spēki oficiāli pieņem eksploatācijā 30. decembrī, kā daļa no Krievijas ziemeļu flotes. Kurska tiek norīkota uz savu mājas ostu Vidjajevo, Murmanskas apgabalā. Kurskas garums no priekšgala līdz pakaļgalam ir 154 metri, platums 18,2 metri un no korpusa līdz tornim ir 9 metri. Tā ir paredzēta nirt līdz 600 metru dziļumam un var palikt zem ūdens līdz pat 120 dienām. Torņa virsbūve ir pastiprināta, lai tā varētu izlausties cauri Arktikas ledumu. Kursk ir bruņots ar 24 spārnotajām raķetēm Granite un 8 torpēdu caurulēm priekšgalā. Kursk ir daļa no Krievijas ziemeļflotes, kas 90. gados ir cietusi no finansiāliem samazinājumiem. 1998. gadā Kursk tiek pārbūvēts, lai varētu būt aprīkots ar HTP torpēdām. HTP, jeb augstas tīrības peroksīds, ir koncentrēts ūdeņraža peroksīds, kas kombinācijā ar petroleju ir lētāka ražošanā nekā citi torpēdu degvielas veidi. 2000. gada 11. augustā Krievijas jūras spēki gatavojas mācību vingrinājumam. Vasara X ir pirmās lielā mēroga jūras spēku mācības Krievijas jūras spēkos vairāk nekā 10 gadu laikā. Mācībās piedalās 30 kuģi un 3 zemūdenes. Vidjajevo jūras spēku bāzē steidzīgi notiek sagatavošanās darbi Kursk un tās apkalpei. Šīs rosības laikā tiek nomesta torpēda. Šķiet, ka bojājumu nav, lai gan ap blīvējumu ir nedaudz HTP. Vīri ziņo par incidentu un HTP klātbūtni. Pēc tam turpina darbu, ielādējot Kursk mācību kaujas galviņas un proviantu. 2000. gada 12. augusta rītā Kursk atrodas Barenca jūrā. 8:51 Kursk pieprasa atļauju veikt torpēdas mācību palaišanu un saņem apstiprinājumu. Kursk ienirst līdz palaišanas dziļumam 20 metros un novēro virsmu caur savu periskopu. Palaišanas apkalpe iziet cauri vadības centram 2. nodalījumā un ieiet 1. nodalījumā zemūdens priekšgalā. Starp 1. un 2. nodalījumu ir gaisavads. Tas pats gaisavads stiepjas cauri visiem 9 hermētiskajiem nodalījumiem zemūdenē. Labākā praksa ir noslēgt gaisavadu tāpat kā šķērsienas lūku, bet jūrnieki atstāja lūku vaļā. Ir pagājuši gandrīz 3 gadi, kopš apkalpe ir izšāvusi torpēdu. Viņiem nav bijusi apmācība par HTP torpēdas apstrādi un palaišanu. Viņi izņem 5 tonu torpēdu no noliktavas un aizved to līdz palaišanas caurulē. Viņi to ieslidina caurulē un aizver aiz tās palaišanas caurules durvis. Torpēdas palaišanas caurule ir izstrādāta tā, lai sprādziena vilni novirzītu uz āru, jūras virzienā, nevis laivā. 11:25 pēc vairāk nekā 2,5 stundu gatavošanās palaišanai viņi beidzot uzsāk palaišanas secību. Elektriskajiem savienotājiem uz iekšējām torpēdas caurules durvīm ir jāsaskars ar savienojumiem torpēdas aizmugurē. Sistēma nerāda pozitīvu savienojumu, tāpēc viņi atver durvis, lai notīrītu savienojumus. Lai gan HTP parasti ir stabils, kad tas ir noslēgts. Ja tas nonāk saskarē ar katalizatoru, tā tilpums palielinās 5000 reizes, un tas darbojas kā oksidētājs ķīmiskas reakcijas rezultātā. Šī ķīmiskā reakcija ir eksotermiska, kas nozīmē, ka tā rada enerģiju jeb siltumu. Patiesībā tieši tam tā arī ir paredzēta. Torpēdai zem ūdens nav pieejams skābeklis, tāpēc HTP nodrošina gan skābekli, gan siltumu petrolejas degvielai. Kad ķīmiskā reakcija sākas, tā deg līdz HTP ir iztērēts. HTP katalizators ir bronza un misiņš, piemēram, metāls, kas tika izmantots, lai izklātu torpēdas palaišanas cauruli Kurskā. Tagad neliela HTP noplūde no bojāta metinājuma vai no tā, ka torpēda tika nomesta iekraušanas laikā, šī pati noplūde, kas netiek atklāta pirms palaišanas pārbaudē, nonāk saskarē ar torpēdas palaišanas cauruli.
1 tonna HTP torpēdā sāk reaģēt un izraisa torpēdes petrolejas degvielas tvertnes bojāšanos. Pustonna petrolejas aizdegs kopā ar HTP, kas strauji izplešas sprādzienā, kura temperatūra sasniedz gandrīz 5000 grādu pēc Fārenheita. Ar atvērtām palaišanas caurules durvīm sprādziens tiek novirzīts zemūdenē, nevis uz jūru. 7 apkalpes locekļiem torpēdu telpā nav nekādu izredžu izdzīvot. Milzīgais sprādziena vilnis kopā ar dūmiem un uguni izlaužas cauri atvērtajam gaisa kanālam uz 2., 3., 4. un 5. ūdens necaurlaidīgo nodalījumu. Daļēji atvērtās torpēdas durvis tiek norautas no eņģēm. Komandas centra 2. nodalījumā pārņem liesmas. Neskatoties uz to, ka zemūdene atrodas periskopa dziļumā, nevienam nav laika reaģēt. Atvērtā gaisa kanāla starpsiena nenodala sākotnējo sprādzienu. Visi 36 apkalpes locekļi, kas kontrolēja Kursku, iet bojā kopā ar torpēdu palaišanas komandu. 11:29 minūtēs un 34 sekundēs Norvēģijas seismiskie detektori, kas ir daļa no Norstar tīkla, pirmie reģistrē ievērojamu notikumu. Šī notikuma atrašanās vieta tiek precīzi noteikta pie 69 grādiem 38 minūtēm, ziemeļu platuma 37 grādiem 19 minūtēm austrumu garuma, ziemeļaustrumos no Murmanskas, aptuveni 160 jūdzes no Norvēģijas un 50 jūdzes no Kolas pussalas. Tās ir pēdējās zināmās Kurskas koordinātas. 2 minūtes un 14 sekundes pēc pirmā notikuma tiek konstatēts otrs, daudz lielāks notikums. Šoreiz tas reģistrē 4,2 pēc Richtera skalas un ir 250 reizes lielāks nekā pirmais notikums – sprādziens, kas atbilst gandrīz 3 tonnām trotilu. Kad koordināts tiek noteikts ar triangulācijas palīdzību, otrā notikuma dziļums atbilst jūras gultnei un ir vēl 108 metrus dziļāks nekā pirmais notikums. Šos seismiskos notikumus Summer X mācībās konstatē arī citi kuģi, taču viņi pieņem, ka tas ir daļa no mācību vingrinājuma. Pirmā sprādziena izraisītais ugunsgrēks detonē līdz pat 7 torpēdām ar kaujas galviņām. Katra no tām sver gandrīz 0,5 tonnas. Šis otrais sprādziens pilnībā sagrauj pirmos 3 nodalījumus un izrauj caurumu zemūdenes korpusā, ļaujot ūdenim ieplūst 4. nodalījumā. Sprādzienā iet bojā jūrnieki 3., 4. un 5. nodalījumā. Upuru skaits jau sasniedz 95 vīrus. Kuģa 5. nodalījumā, ko aizsargā visspēcīgākās starpsienas, atrodas 2 kodolreaktori. Abi reaktori izturēja sprādzienus un tika izslēgti kontrolētā veidā, tādējādi izvairoties no kodolkatastrofas. Vīri nodalījumos Kurskas pakaļgalā aizīmogo gaisa vadu lūkas un izvērtē savas turpmākās darbības. 23 izdzīvo abus sprādzienus un sapulcējas mazā 9. nodalījumā, kurā ir arī evakuācijas lūka. Kapteinis leitnants Dmitrijs Kališņikovs, turbīna daļas vadītājs 7. nodaļā, ir viens no 3 izdzīvojušajiem tāda paša ranga virsniekiem. Tiek gaidīts, ka Kurska iznirs un sazināsies 13:30. Šis laiks paiet un neviens uzreiz nesatraucas. Nav nekas neparasts, ka sakaru iekārtas nedarbojas. Tas ir salīdzinoši bieži sastopams. Flotes komandieris admirālis Popovs nosūta helikopteru no kaujas kuģa Pjotrs Valikis, lai meklētu Kursku tās paredzētajā izniršanas vietā. Ziemeļu flotes dežurants paziņo flotes meklēšanas un glābšanas spēku atbildīgajam virsniekam kapteinim Tisļanko, lai viņš būtu gatavs saņemt rīkojumus. Uz Kurskas 7. nodalījuma augšas atrodas avārijas glābšanas boji. Bojā ir paredzēta automātiskai izvēršanai ārkārtas situācijā, piemēram, ugunsgrēka vai straujas spiediena maiņas gadījumā. 1999. gadā, kad kuģis bija dienestā, boja tika atspējota, lai izvairītos no iespējamās atklāšanas, un tā vairs netika ieslēgta. 9. nodalījumā vīriem tagad jāpieņem grūts lēmums. Ir avārijas lūka, kuru viņi var atvērt un izpeldēt uz virsmu. Viņiem ir glābšanas kaputs, kas dos pietiekami daudz gaisa, lai nopeldētu 100 metrus līdz virsmai. Sprādziens ir izkropļojis kuģa korpusu, hermētiskās starpsienas lūka tek un 9. nodalījums lēnām piepildās ar ūdeni. Kad tas piepildās, nodalījuma iekšpusē esošais gaisa burbulis tiek saspiests. Šobrīd gaiss joprojām ir gandrīz tādā pašā spiedienā kā uz virsmas. Tas nozīmē, ka ja viņi atvērs lūku uzreiz, dekompresijas slimības risks ir zems. Jo ilgāk viņi gaida, jo vairāk ūdens piepilda nodalījumu, palielinot spiedienu. Tas arī nozīmē, ka laikam ejot viņi elpo gaisu ar augstāku spiedienu, tāpēc viņa ķermenis sāk uzņemt slāpekli. Ja viņi pārāk ilgi gaidīs, lai atvērtu lūku un paceltos augšup, viņiem radīsies dekompresijas slimība, kad viņi peldēs uz virsmu. Viņi zina, ka apkārtnē ir glābšanas kuģi, tāpēc visticamāk, kādā brīdī viņus izglābs. Taču tas nav vienkāršs lēmums.
Tiklīdz viņi atvērs lūku, viņi izšķirs savu likteni. Gaisa slūžu nodalījums varētu būt aplūds, tāpēc, kad viņi atvērs lūku, 9. nodalījums pilnībā aplūdīs. Ja ievainotie jūrnieki izkļūst caur lūku un spēs uzpeldēt līdz virsmai, Barenca jūras ūdens ir ledains. Viņi varētu izdzīvot ne ilgākā stundu. Atrast cilvēks okeānā ir kā mēģināt atrast adatu siena kaudzē. No otras puses, kodolreaktori nodrošina gaisa attīrīšanas un apkuras sistēmas darbību, kas tagad ir izslēgta. Gaisa 9. nodalījumā lēnām piepildās ar oglekļa dioksīdu un temperatūra krītas. Tas ir gandrīz neiespējams lēmums. Peldēt uz virsmu, piespiežot savainotos kolēģus cīnīties par dzīvību savā pēdējā dzīves stundā, vai palikt uz vietas un cerēt, ka glābēji paspēs ierasties pirms nodalījumu piepilda ūdens vai oglekļa dioksīds. Pagaidām jūrniekiem ir avārijas elpošanas aparāti. Kad vīri izelpo, oglekļa dioksīds un ūdens tvaiki viņu elpā izraisa ķīmisku reakciju. Kālija superoksīds absorbē oglekļa dioksīdu un izdala skābekli. Pēc ķīmiskās reakcijas kālija superoksīds ir izlietots un kasetnes ir jāmaina. Vīriešiem ir ierobežots kasetņu daudzums, tomēr viņi nolēma gaidīt glābšanu. 22:30 Ziemeļflote izsludina ārkārtas situāciju un mācību vingrinājums tiek pārtraukts. Zemūdenē vīriešu elpošanas aparātu kasetnes sāk izsīkt. Kapteinis leitnants Kališņikovs un vēl 2 cilvēki sāk mainīt kasetnes elpošanas sistēmā. Nodalījums joprojām lēnām piepildās ar ūdeni un ir pilnīgi tumsa. Viens no vīriešiem zaudē līdzsvaru un iekrīt ledainajā ūdenī ar kālija superoksīda kasetni. Kālija superoksīds ir tikpat reaģējošs kā ūdeņraža pārskābe, kas izraisīja pirmo sprādzienu. Kad kasetne iegrimst eļainajā ūdenī, tā izraisa ķīmisku sprādzienu un zibens liesmu, atstājot apdeguma pēdas nodalījumu sienās virs ūdens līmeņa. Kališņikova vēderu apdedzina skābe, atsedzot viņa iekšējos orgānus. Sprādziens norauj miesu no viņa galvas un kakla. Pārējie vīri nirst zem ūdens, lai izvairītos no liesmām un ķīmiskajām vielām, kas dedzina viņu ādu. Lai cilvēki izdzīvotu, viņiem ir jāelpo vismaz 19,5% skābekļa. Liesma pazūd acu mirklī, taču, kad vīri iznirst pēc gaisa, uguns jau ir patērējusi skābekli gaisā. Ķīmiskā reakcija, kas bija paredzēta, lai viņiem dotu dzīvību, tagad to ir atņēmusi. 11:30 Mihails Rudņickis sāk gatavoties, lai nolaistu AS-34 zemūdens aparātu. 6 stundas vēlāk, 17:30, tas jau ir ūdenī. 18:30 AS-34 saduras ar objektu 100 metrus zem ūdens līmeņa, pārvietojoties ar ātrumu 2 mezgli. Caur iluminātora logu apkalpe redz, ka viņi ir ietriekušies Kurskas dzenskrūvē un pakaļgala stabilizatorā. AS-34 tiek bojāts un ir spiests atgriezties virspusēm. Tās pašas klases zemūdens aparāts AS-32 tiek sagatavots palaišanai uz Mihaila Rudņicka, un tas tiek nolaists ūdenī 22:40. Viņiem tiek sniegtas nepareizas koordinātas no Pjotra Vaļiki, tāpēc viņi neatrod zemūdeni. Pirmdien 14. augustā pulksten 1 naktī AS-32 atgriežas virspusē. No rīta glābšanas vilcējs Nikolais Šika SB131 iegūst pirmos bojātās zemūdenes attēlus. Izmantojot dziļūdens kameras aprīkojumu, tiek parādīti nopietni bojājumi no zemūdenes priekšgala līdz tās pakaļgalam. Kurska ir sasvērusies 25 grādu leņķī un priekšgals ir nolaists starp 5 un 7 grādiem. Priekšgals ir iedzīts māla jūras gultnē, apmēram 22 metrus dziļumā, kas ir 108 metri. Viņi arī ziņo, ka periskops ir pacelts. 19. augustā pilnu nedēļu pēc nogrimšanas ierodas Norvēģijas kuģis ar britu LR5 glābšanas zemūdeni. Neskatoties uz to, ka Krievija pieņēma ārvalstu palīdzību, norvēģu nirējiem joprojām ir ierobežojumi. Viņiem ir atļauts strādāt tikai pie tās pašas evakuācijas lūkas, pie kuras cenšas pievienoties zemūdens, proti 9. nodalījumā tuvāk pakaļgalē. Viņiem ir atļauts darbināt arī glābšanas kameras gaisa vadības vārstu. Kad viņi 21. augustā, 10 dienas pēc incidenta, iegūst piekļuvi glābšanas tornim, tas ir pilns ar ūdeni. Kad iekšējās lūkas ir atvērtas, neliels gaisa burbulis izplūst no 9. nodalījuma. Viņi nolaida kameru un ieraudzīja 23 jūrnieku ķermeņus.
Divas Nīderlandes glābšanas kompānijas Smiths International un Mamūt tiek nolīgtas, lai paceltu Kursku. Šī ir lielākā šāda veida operācija, kuras izmaksas tiek lēstas $65 miljonos. Atzīstot HTP torpēdu radītos draudus, Krievijas jūras spēki pavēla visas tās izņemt no apgrozības. Krievija sāk piedalīties NATO meklēšanas un glābšanas mācībās 2011. gadā. Krievijas jūras spēki arī dubulto katru gadu apmācīto dziļūdens nirēju skaitu no 20 līdz 40.